ierakstu. Ok, tā. Kur mēs palikam? Tā, atveršu grāmatu. Tā, kur mēs palikam? Tad mēs paskatījāmies Hurvica metode, jeb citiem vārdiem, kā izmantojot Hurvica determinantu noteikt pēc raksturīga vienādojuma, vai sistēma ir stabila vai nav stabila. Pie tam tātad bija divi nosacījumi. Tātad visi koeficienti ir pozitīvi un tātad determinanti arī ir pozitīvi skaitļi, tātad, lai sistēma būtu stabila. Un Hurvica metodi mēs parasti izmantojam līdz 5. pakāpei. Tad kur ir 4. determinants, kā šeit ir dots, ja? Nu, pēc būtības tas nozīmē n-1, 5. pakāpe ir maksimāla. Kad būtu liederīgi izmantot Hurvica metode. Šodien mēs paskatīsimies vēl vienu metodu, kuru sauc par Rausa metode. Tad, kad mums, teiksim, raksturīga vienādojuma pakāpe būtu lielāka par sešnieku, un principā vēl ir Mihailova metodes un, teiksim, Mihailova metodes iterācijas, tur daudz kas, kad mēs aizvietojam mūsu telpu, kur ir laiks, ar citu telpu, kur laika nav, bet laiks ir aizstāts ar frekvenci. Bet tur ir sarežģītāk, protams, tur varētu veikt daudz dziļāku analīzi, bet tur ir diezgan sarežģīti. Tāpēc es to tad nolaidu. Mēs neterēsim laiku, pietiks ar tātad vienkāršākiem metodēm. Un tad arī šodien paskatīsimies uzdevumus un tad pabeigsim teoriju. Un sāksim tad otru lielu daļu par rūpnīču automātiku un elementiem. Ok, tā. Šeit, nu, teiksim, grāmata Rausa metodes nav. Bet pie man pie rokas arī citas grāmatas tagad nav, un, lai ietaupītu laiku, es vienkārši atveršu vienu no veciem ierakstiem. Nu, tur man daudz kur ir. Es vienkārši atveru, kur man ir playlists, un vienkārši atveru vienu no ierakstiem. Tad vienādojums. Tad kur ir augstākā pakāpe ir 5, nu, sāksim ar kaut ko vienkāršāku. Un, lai pakāpe būtu arī nepārs skaitlis, tad kur ir raksturīgais vienādojums, mums ir dots. Es šeit arī speciāli tad pierakstīju 1, nu, koeficients. Tad S 5. pakāpe plus 2S 4. plus 3S 3. plus 4S 2. plus 5S plus 6. Raksturīgais vienādojums. Tad, ko daram? Rausa metode. Pirmkārt, mums ir nepieciešams uztaisīt tabulu, kur ir rindas un kolonas. Tad, nu es šeit. Mums šeit elementu skaits ir 6. Nu, koeficientus pareizi skaits ir 6. Tātad mums ir A0, 1, 2, 3, 4, 5. Tātad koeficientu kopskaits ir 6. Koeficientu skaitu mēs dalām ar 2. 6 dalīts ar 2 mums ir 3. Tāpēc šeit mums būs 3 kolonas. Ja mums būtu koeficientu skaits 5, nu, kolona ir vesels skaitlis. Tātad nevar būt 2,5 kolonas. Ja? Tātad joprojām būs 3 kolonas. Ir skaidrs, es domāju, šeit. Ok, tātad 6 dalām ar 2, mums ir 3 kolonas. Ok, uztaisiem 3 kolonas. Tā. 3 kolonas. Ok, nākamais. Aizpildam pirmas 2 rindas, kur ir pirmā rinda
nepāra koeficienti un otrā rinda ir pāra koeficienti. Sorry, sajaucu. Es vienkārši paskatījos uz šitiem cipariem, kas man ir. Nē. Pirmā rinda ir parus koeficienti, otrā rinda ir nepāra koeficienti. Re, kur ir A0, A2, A4, jo A0 skaitas arī pāra koeficienti. Tātad A1, A3, A5, A0, A2, A4. Un uzreiz tad pierakstam A0, kur mums ir vieninieks, A2 šeit ir divnieks, A4 ir, re, kur ir A4, 5. Un otrā rinda, tad A1 mums ir 2, A3 mums ir 4, A5 mums ir 6. Tas 6, jā. Ir. Aizpildām. Nākamais solis mums ir nepieciešams uzzīmēt robežu līniju. Tātad robežu līniju mēs zīmējam pēc principa. Vienu rūtiņu pa kreisi, divas rūtiņas uz leju. Vienu pa kreisi, divas uz leju. Un kam ir vietas tad? Re, kur ir mūsu robežu līnija. Visas rūtiņas, kas mums ir zem robežu līnijas, būs nulles. Aizpildām. Un pārējais mums būs nepieciešams izreicināt. Tā. Ok. Tā. Re, kur ir formula. Tātad, kā izreicināt, ko rakstam iekšā. Pie tam, tā ka šeit ir tabula, citiem vārdiem matrica, katrai rūtiņai ir sava adrese. Tāpēc šeit es arī pierakstīju, tātad adresācija A, I, J. Tātad, kur mums šeit elements, jā, A ir koeficienti, tāpēc varētu citu indeksu, tātad šeit ir elements 1, 1, šeit ir rūtiņa ar adresi 1, 2, šeit ir rūtiņa ar adresi 1, 3, tātad I ir rindas numurs, J ir kolonnas numurs. Kā skola matricu matematika, ja jums skola bija matricas. Kā kuram. Attiecīgi, tātad, ja mēs gribam aizpildot šito rūtiņu, kas man ir sarkanais A31, tātad šeit nav koeficients, šeit ir rūtiņas adrese. Tātad trešā rinda, pirmais elements, 3,1. Tātad šeit attiecīgi būs A32. Tātad trešā rinda, otra kolona, 3,2. Un šeit ir universāla formula, kā izreicināt tātad IJ elementu. Tātad CIJ mūsu gadījumā būs 3,1. I 1 ar 3, J būtu 1 ar 1. Sākumā formula. Tad kas ir? Adrese CI minus 2. Tātad šeit mums ir rindas numurs. J plus 1. Minus CI minus 1, J plus 1, un tas viss, un šitais C, un šitais tiek reizināts ar vēl vienu koeficientu RI. Kas savukārt ir reiķināts ar formulas palīdzību CI minus 2, 1, dalīts ar CI minus 1, 1. Tagad sāksim reiķināt, būs skaidrāk. Tā, kur man ir cipariņi. Sāksim ar ko? Tā kā šeit formula C tas nozīmē ir rūtiņas un ir R koeficients. Tāpēc sākam ar R koeficientu. Mums šeit ir trešā rinda, re, kur ir RI. I mums ir rindas numurs. Tāpēc mums jāizreicina R3 ar indeksu 3. Pēc formulas CI minus 2. Tad I mums ir 1 ar 3, 3 minus 2 būs 1. Attiecīgi šeit ir elements A11. Dalam ar CI minus 1, kas ir 3 minus 1 būs 2 un J ir 1. Tātad A21. Skatāmies, kas mums ir A11. Re, kur ir A11. Tas ir vieninieks.
un A2, 1. Tātad otrā rinda, pirmais elements. A2, 1 ir 2. Kas nozīmē, ka R mums ir vienāds ar ko? 0,5, viena otrā. Tā, kur tas mums ir? Re, kur ir. Tālāk. R ir, sākam A3,1 reicināt. Kas mums būs? Tātad CI minus 2. Tātad 3 minus 2 būtu 1. J plus 1, tātad 3. J mums ir 1. J mums jau ir 1. 1 plus 1 būtu 2. Tad attiecīgi šeit ir pirmais elements A1, 2. Minus CI minus 1, I ir 3, kas ir minus 1 būtu 2, un J mums ir 1 plus 1 ir 2. Tātad A1, 2 minus A2, 2 reiz R3. Kas ir vienāds ar A1, tā, šitam es varu samazināt tā. A1, 2, A1, 2. Tātad 1, 2 elements ir 3, mīnus A2, 2. Tātad A2, 2 ir šeit 4, reiz R 0,5. Tātad 4 reiz 0,5, 2, 3 mīnus 2, 1. Tātad A3, 1, vienanieks. Nākamais A32. A32. Atkal pēc formulas. Tātad 32. I minus 2, 1. J mums ir 2 plus 1 būs 3. Tātad A1, 3. Minus I minus 1, 2. J plus 1, 3. Minus A2, 3. Reiz tas pats R3. Skatāmies A1, 3. A1, 3. Tad trešais elements 5. Mīnus A2, 3. Tad otrā rinda trešais elements 6. Reizināts ar R3, 0,5. Tātad 6 reiz 0,5. Cik mums būs 3? 5 minus 3, 2. Tātad re, kur ir divnieks. Ok. Trešā rinda ir. Nākamais. Nu, atkal katru nākamo rindu mēs ākam ar R koeficientu. Tad R4 pēc formulas 4 minus 2, 2. J paliek 1. C, I minus 1, tātad, kas mums ir saucēja, 4 minus 1, 3. J paliek 1. Attiecīgi. R4 ir vienāds ar A2, 1 dalīts ar A3, 1. Tad 2, 1 mums ir 2, re, kur ir 2. A3, 1, re, kur ir jau izreicināts vienanieks. Tātad 2 dalīts ar 1 būs 2. Super. Tad varam sākt reicināt A4, 1. A4, 1, kas mums ir? Tad pēc formulas 4 minus 2 būs 2, 1 plus 1, 2. Tad A2, 2. Minus I mums ir 4 minus 1, 3. J1, 1 plus 1, 2. Tad A3, 2 reiz R4. Ok, A2, 2. Tā otra rinda, otrais elements. 4. Mīnus A3, 2. Tad A3, 2, 2. Reiz R2. Sanāk 0. Tad A4, 1 ir 0. Nākamais elements A4, 2. Šeit. Tad pēc formulas 4 minus 2, 2, 2 plus 1, 3. Tātad A2, 3 minus 4 minus 1, 3. 2 plus 1, 3. Tad attiecīgi A3, 3. Reiz R4. Tad A2, 3. Kur mums ir A2, 3? Mums ir otrā rinda, trešā kolona. Tad 6 minus A3, 3. Kur mums ir A3, 3? Re, kur ir A3, 3. Kas mums ir 0 reiz 2 būs 0. Tas nozīmē, ka tā, 6 minus 0 reiz 2
būs 6. Ierakstījām 6. Ok, 5. Piekta rindā, 5, 1, tur ir viens vienīgais elements. Atkal sākam ar R5. Kur mums ir R5, re, kur ir R5, re, kur ir, tad kas tur ir R? 5 minus 2, 3, 1, 5 minus 1, 4, 1. Tātad 3, 1 dalīts ar 4, 1. Kur ir 0? Tad 1 pret 0. Un šeit mums ir augstākā matemātika. Mēs atceramies, ka dalīšana ar 0 ir bezgalība, nevis aizliegts. Tad mums šeit ir bezgalība. Mums ir kas ir svarīgs? Plus vai mīnus? Tātad tā, ka šeit ir 1 pret 0, tad mums būs plus bezgalība, ko mēs arī tātad ievērojam. Un tad A51. A51, kur mums ir A51? Aizlidoja tā A51, kur man ir A51. Kur? Nu šeit nav. Laikam nebija vietas idejiski. A51. Skatāmies pēc formulas. Tātad C 5 minus 2, 3, 1 plus 1, 2. Tātad tas nozīmē C 3, 2. 3, 2. Ja A3, 2. Tātad šeit ir divnieks, mums ir divnieks, mīnus 5 minus 1, 4, j 1 plus 1, 2, 4, 2. Tātad 4, 2, 6. 2 minus 6 reiz bezgalība. Tātad 6 reiz bezgalība būs arī bezgalība, bet 2 minus bezgalība, cik mums būs? Minus bezgalība. Attiecīgi, šeit mums vērtība kāda būs? Minus bezgalība. Un šeit mums nosacījums. Priekš kā mēs to visu darām? Tad nosacījums, ja tabula parādās negatīvs skaitlis, tad sistēma nav stabila. Mīnus bezgalība ir negatīvs skaitlis. Tātad tikko parādās, viss varam tālāk neko nereicināt. Uzreiz skaidrs, ka sistēma nav stabila. Tāpēc mums šeit ir svarīgs. Bezgalība ir, nav, plus, mīnus. Tātad tāda ir Hurvica metode. Principā divas formulas, un, teiksim, ja būtu ļoti augstas pakāpes, tā kā mēs dalām ar diviem, nav tik daudz kolonas, nav tik liela matrica, diezgan ātri varētu izreicināt, kas mums būs ar sistēmu. Tāda ir Rausa metode. Varbūt ir jautājumi. Ok, labi, tad sākam ar uzdevumiem. Un, principā, lai pātrinātu procesu, es domāju, ka es šeit atsevišķi uzdevumus par Rausa metodi nedošu. Mēs uzreiz sāksim runāt par uzdevumiem, tā kā mēs zinām abus divus metodus. Tā, un šeit sāksim ar tādu vienkāršu uzdevumu, bet interesantu. Pat tā apzīmēsim, lai mums nebūtu pēc tam jau gatavus koeficientus. Varbūt tā uzrakstīt. Lai būtu raksturīgs vienādojums. Jautājums. Vai sistēma ir stabila vai nav stabila? Vai nevar pateikt? Es šeit arī koeficientus pierakstīšu klāt, lai būtu atmiņā.
Mums ir koeficienti šeit. Nu, vot. Nu, un šeit atceramies Hurvica kriteriju. Tā, tas paliek. Lai tas paliek, un šeit re, kur ir mūsu. Tad jautājums. Sistēma tā. Mhm. Pēc tu- Stabila vai nav stabila sistēma? Nu, re, kur ir A3, kas mums nav zināms. Un mums ir nosacījumi. Tātad A3 jābūt lielākam par nulli. Un šeit nav nekas pateikts. Tātad attiecīgi mēs nevaram pateikt. Un tad otrs jautājums. Kādam jābūt A3, lai sistēma būtu stabila? Sākam domāt. Tad mums ir vienkāršāk šeit ar Hurvica metodi, jo šeit ir viss diezgan vienkārši. Divi nosacījumi. Neko par principu gandrīz nav jārēķina. Tad pirmais nosacījums. Pārējie koeficienti A1, 2, 3 mums ir pozitīvi, tur viss izpildās, tātad mums ir viss lepjas zem mainīga A3. Tātad lielāks par nulli, un otrais, kas mums ir. Tā kā mums ir trešā pakāpe, jāizrisina otru determinantu, tad pirmais A1, pirmais determinants mums ir, lai A1 būtu lielāks par nulli, tas automātiski izpildās. Otrais determinants ir A1 reiz A2. Tātad 1 reiz 1, A1 reiz A2 mīnus A0 mīnus A3 reiz A3 ir šeit, tātad trešais elements, kur ir reiz 1, kas ir vienāds 1 mīnus A3, un tas ir lielāks par nulli. Attiecīgi mēs varam pateikt, ka A3 ir mazāks par viennieku. Tātad, ja A3 būs mazāks par 1, par viennieku, tad sistēma būs stabila. Vot tāds vienkāršs piemērs. Ja mums ir kāds parametrs regulējams, ja, tātad kāds koeficients vai kāds tur ir laika konstanta kādam procesam, servomotoram, ja, aktivācija vēl kaut kam, tātad mums rekur ir ierobežojums, lai sistēma būtu stabila. Vot tāds piemērs. Ir skaidrs. Ja viss ir skaidrs, tad varam doties tālāk. Varam doties tālāk un paskatīties vēl vienu piemēru. Un šeit tagad es jums jau došu laiku drusni pašiem padomāt. Tā. Šito mēs varam nodzest. Tā. Tā. Blociņš, kur mums būtu kā dalīts ar S kvadrātām. T.
laika konstanta. Tā nav smuki. S plus 1 un labi. Arī uzzīmēsim smuki, lai te būtu atgriezniska saite, pie tam negatīva. Tā. Un te mums ir. Un jautājums tad, pie kādam, kā, vai ir komats, un te vērtībām sistēma būtu stabila. Ok, labi, lai nemeklētu es uzreiz jums tātad formulu. Tā, ja tas mums būtu V, tad vienkāršojums mums ir V dalīts ar 1 plus V. Tātad, ja mēs vienkāršojam vot tā, atgrieznisku saiti, tātad mums būtu V1 plus V. Vot tā. Ok, tad došu jums laiku padomāt. Tā. Un te mēs varam apturēt ierakstu, lai pēc tam video nebūtu ar klusumu. Kas mums ir? Vajadzētu uzrakstīt, kā izskatās raksturīgs vienādojums. Kas mums būs? Tā. Varbūt uzreiz jāatver iekavas. Tātad s kvadrāta reiz s būtu s kuba. Tātad te mums, lai būtu pirms, plus s kvadrātā. Tad atveram iekavas. Tātad nam dalīt ar ko 1 plus tas pats. Tā, es gribu šito. Ups. To pogu uzspiedu. Vīziju. Tā. Ok. Kas mums būs? Tā. Kas mums būs? Tā. Nu, šito varam parakstīt. Viens, tātad kas ir viens? Viens tas ir tas pats ts kuba plus s dalīts ar ts kuba plus 1. Tātad attiecīgi ts kuba plus s. Šeit palika k dalīt ar, nu, zem viena saucēja, ja? S kuba plus S. Tā. Saisinām, un mums rezultātā kas ir K dalīts ar T S kuba plus S plus K. Tad re, kur mums ir raksturīgs vienādojums. Kas sanāca? Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka šeit mums ir A0, bet šeit nav S2. Tātad šeit mums ir
plus 0 reizes S2. Nulles otrē pakāpe, kas liecina par to, ka A1 koeficients ir vienāds ar 0. Nu, attiecīgi tas ir mums ir S, tas ir A1, A2, tas ir A2, un te mums ir A3. Nu, un pēc Hurvica uzreiz, ja kaut viens koeficients nav pozitīvs, re, kur ir nosacījums lielāks par 0, sistēma nevar būt stabila. Tad uzreiz pēc raksturīga vienādojuma, tikko mēs viņu redzam, uzreiz varam pateikt, nu šeit vismaz, ka sistēma nav stabila. Vot tā. Un, kā mēs saprotam, tas nav atkarīgs no K un nav atkarīgs no T. Tātad pie jebkuras K un T vērtības sistēma nebūs stabila. Vot tā. To, tāda uzbūve, ka neskatoties uz to, kāda ir koeficienti, sistēma nav stabila. Jāpārbūvē visu sistēmu, jo koeficientu laika konstants neko nedos. Vot tāda analīze. Varbūt ir jautājumi. Ok, tad vēl viens piemērs. Nu, tā. Lai būtu vienkāršāk, principā līdzīgu struktūru uzzīmēsim. Līdzīgu struktūru. Lai mums būtu tikai viens elements, lai neko nereiķinātu. Papildus. Tā. S. Te viens. S. Plus viens. Te divi reiz S. Plus viens. Atlicis. Negatīvā grezniska saite. Un jautājums. Pie kādam kā te viens, te divi vērtībām sistēma būtu stabila. Tas pats, nu, tikai drusciņ cits posms, ja pārvades funkcija. Nu, varbūt vēl vienu reizi šeit tā, lai neaizmirsas formula vienkāršot kā. Nu, vot, tagad es domāju paši līdz galam varētu mēģināt. Un tad apspriest. Turpināt. Varbūt ir kāds rezultāts, kaut kas sanāca. Atvainojiet, rezultāts nav, bet jautājums Klusums. bija. Nu labi, tad kopā. Nē, man bija jautājums. Nu, daram Jūs to teicāt, pašu, kā iepriekšējo reizi, tad mums ir nepieciešams tad vienkāršot tā. Pātrināsim procesu, tas šitais. Tā, dalam ar
Jā. Mhm. Kas attiecīgi mūs vienāds ar viens plus mhm. Labi, nekas. Simēsim vēlreiz. Viens plus s. T viens s plus viens. Mhm. Tā, un šeit ir T divi s plus viens dalīts ar e. Ja. Šis kļūdiņa. Kāpēc te kāņi? Tā kā vajadzēja atstāt. K plus ja. Nevis viens. S. T viens S plus viens. T divi S plus viens. Ok, varam uzreiz vienkāršot. Un mums kas būs? Galu galā, kur ir labi? Te mums būs K dalīts ar S. T viens S plus viens. T divi S plus viens. Plus K. Nu, kur mums ir raksturīgais vienādojums, kuru mums ir nepieciešams analizēt. Nu, uzreiz atveram iekavas. Tad es rakstīšu šeit, tātad S, tātad reiz, tātad T1 S kvadrata plus S. Un T2 S plus 1 plus K. Turpinam atvērt iekavas, tātad T1 S kvadrātā T2, tātad būs T1, T2 S trešajā pakāpē reiz 1, tātad būs T1 S kvadrātā plus S reiz T2 S, T2 S kvadrātā un plus S. Tad nav smuka S plus K. T1, tātad T1, T2, S3 plus. Tā, šeit tad iznesam T, lai būtu koeficients. Aiz iekam. Reiz S kvadrāta plus 1S plus K. Ok. Tad šeit mums ir A0, šeit mums ir A1, šeit mums ir A2 un šeit mums ir A3. Tā, kāda mums ir nosacījumi? Kādi mums ir nosacījumi? Visi Nu, jābūt, visiem pēc. jābūt lielākiem nekā 0.
pēc Hurvica sākam veidot tātad T1 reiz T2 lielāks par 0. Tātad T1 plus T2 lielāks par 0. Tā, trešais. K lielāks par 0. Un tas mums būtu pirmais nosacījums. Ups. Jā, es atvainojos. Man bērni mājās ir klāt. Ok, tā, mums 3 nosacījumi pēc Hurvicām, un mums ir otrais nosacījums. Tad otrais nosacījums, tātad, lai pirmais, nu, n-3, tad mums ir trešā pakāpe maksimālā. Tas nozīmē, ka mums jāpārbauda tikai pirmo un otro determinantu. Pirmais mums ir iekļauts šeit, pirmā nosacījuma, jāpārbauda vot šeit otro. Tātad A1 reiz A2, tātad A1 reiz A2, tad rakstam T1 plus T2 reiz 1 mīnus T A0, T1, T2 reiz K lielāks par 0. Tad attiecīgi tātad dalam ar T1, T2 sanāk T1 plus T2 dalīts ar T1, T2 mums mīnus K lielāks par 0 vai tā. Tā. Tūlīt man matemātika. Tā, vēlreiz. Tā. Tā. Dālam. Tātad šitais pārnesam mīnus ar plusu. Tātad kā sanāk. Vot tā. Yes, tā pareizi. Tā. Tātad, kas mums sanāk? Re, kur ir nosacījumi. Tā, te mums ir ar laika konstante, tad lai izpilos, un šeit ir izpilos. Ja mums ir iespēja, parasti mums ir iespēja regulēt tikai kā koeficientu, ja? Tātad, nu, biežāk. Tāpēc, ja mēs, teiksim, šeit vienkāršosim jautājumu, kas mums ir nepieciešams ar kā koeficientu, mums divi nosacījumi. Tātad kā ir pozitīvs un tātad es viņš zīmē pārbaudu. Tā mēs pārcelam, tad it kā viss izpilos. Jā, tātad šitais te. Vot tādi divi nosacījumi. Tā, nu vot kaut kā tā. Tātad tā mēs varam šito analizēt. Labi, es domāju, ka ar šito piemēru mēs šodien arī varētu pabeigt. Varbūt ir kādi jautājumi. Ok, nu, в общем, вот tāda analīze. Šeit mēs atkal abus divus variantus izmantojam tikai Hurvica metode, jo mums pēc būtības ir
Mazā, augstāka pakāpe šeit ir tikai bija 3, un nebija vērts skatīties, piemēram, rausa metodē. Kad mums būtu augstāka pakāpe, tad arī analītikai mēs izmantotu arī citu metodu. Bet principā, neskatoties uz to, kādu metodi mēs izmantojam, mums jābūt līdzīgam rezultātam. Vot tā. Labi, šeit mēs beidzot pabeidzam. Tātad, nu jā, to teoriju, un nākamreiz sāksim jau runāt par automātiku. Tad šodien no manas puses ir viss. Paldies par uzmanību. Varbūt jautājumi.